Labvakar, mazie un lielie pasaku draugi! Ir klāt otrdienas vakars, un man ir palikusi nenolasīta vēl viena pasaka no mana CSDD un Rīgas motoru muzeja veidotā konkursa pasakas tiem, kuri dodas ceļā. Un šovakar skanēs Babītes vidusskolas 6. B klases pasaka. Reiz dzīvoja mazs dinozauriņš ar balto vēderiņu un ļoti jancīgu cepuri. Dinozauriņa vārds bija tikpat jancīgs kā viņa cepure. Viņu sauca Alberts. Ir pienācis 1. septembris, un mazajam dinozauriņam ir jāuzsāk skolas gaitas. Diemžēl Alberts nezina ceļu satiksmes noteikumus. Ejot ārā no mājas, Albertu sagaida bruņurupucis Zigmunds. Zigmunds ir bārdains bruņurupucis ar dzīves pieredzi. Bruņurupucis ierosina Albertam pastāstīt par ceļu satiksmes noteikumiem. Viņi uzsāk ceļu un apstājas pie gājēja pārejas. Dinozauriņš jau gatavojas iet pāri ceļam, kad viņu apstādina Zigmunds. Viņš pasaka, ka pie sarkanās gaismas nedrīkst šķērsot ceļu, un izstāsta dinozauriņam ceļu satiksmes noteikumus, šķērsojot gājēju pāreju ar luksuforu. Šķērsojot ceļu, vienmēr ir jāsagaida zaļā gaisma. Pārliecinies, ka mašīnas ir apstājušās un šķērso ceļu droši. Pirms ceļa šķērsošanas viņiem pievienojas ķengurs Indulis. Indulis ir moderns ķengurs ar leoparda jaciņu un melnām brillēm. Ķengurs ir ļoti steidzīgs, tādēļ viņam patīk visu sasteigt. Indulis cenšas iestāstīt dinozauriņam, ka ceļu var droši šķērsot, uzreiz ieslēdzoties zaļajai gaismai. Zigmunds tomēr nepiekrīt Induļa ierosinājumam un atgādina, ka vienmēr ir jāpaskatās uz abām pusēm pirms šķērsot ceļu. Visi trīs dodas tālāk un apstājas pie gājēja pārejas bez luksofora. Alberts apmulst un nezin, ko darīt šajā situācijā. Indulis pamudina dinozauriņu skriet pāri ielai. Tajā brīdī viņiem pabrauc garām mašīna. Šajā brīdī Zigmunds māca Albertam, kā rīkoties šajā situācijā. Viņš pamāca, ka sākumā jāpaskatās uz abām pusēm, un ja brauc mašīnas, tad jāgaida, ka tās apstāsies un būs tevi ieraudzījušas. Visi priecīgi turpina ceļu, kad negaidīti pie viņiem piebrauc saldējuma mašīna. Atveras mašīnas loks, un draugi ierauga Lapsu. Lapses vārds ir Džordans. Džordanam uz galvas ir arbūza cepure un citrona brilles. Viņš Albertam piedāvā iekāpt mašīnā un pagaršot jauno saldējumu. Indulis paņem Albertu aiz rokas un lec mašīnā. Zigmunds aizķer dinozauriņa aiz rokas un sāk stāstīt Albertam, kāpēc nedrīkst kāpt svešu cilvēku mašīnās. Svešu cilvēku mašīnās nedrīkst kāpt iekšā, jo tevi var nozagt un vecāki par tevi ļoti uztrauktos. Labi, ka mašīna aizbrauca un viņus lika mierā. Tagad draugi turpināja ceļu līdz skolai gar ceļa malu. Zigmunds sāka mācīt mazajam dinozauriņam ceļa satiksmes noteikumus, ejot gar ceļa malu. Uzsākot ceļu, vienmēr ir jāiet pa kreiso pusi, un mašīnām ir jābrauc tev pretī. Kad paliek tumšs, ir jāvelk atstarotāji, lai automašīnas vadītāji tevi spētu ieraudzīt. Indulis gan šai idejai nepiekrīt, un kā jau parasti māca dinozauriņam, kā visu izdarīt ātrāk. Indulis māca, ka vienmēr ir jādara viss, kas tev pašam liekas vieglāk un ātrāk. Tagad jau mazais Alberts zina, ka labāk uzticēties ir Zigmundam nekā Indulim. Visi draugi beidzot nonāk līdz skolai un jauki atvadās. Tagad Alberts vienmēr zinās, kā nokļūt līdz skolai droši un pareizi. Un šī vakara pasaka ir galā. Bet ja jūs vasarā gribat mani uzaicināt ar kādu izrādi, kur pazudis vilks, trakā diena pilī vai spoki, tad ielūkojieties manā mājaslapā pasakas.org. Tur ir apraksts par visām izrādēm un forma, kā ar mani sazināties. Bet šovakar, lai salds miedziņš ar labu nakti.